kad mans mērķis būtu ievēlēt Pīlēnu par prezidentu 31. maijā un pēc tam gāzt Kariņa valdību. Un Pīlēns izdarīs visu, lai šī valdība kristu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nevar kopā sadarboties. Tur ir citas filozofijas. Vai Pīlēns būs, viņš būs labāks par Levitu, es uzreiz varu pateikt. Viņš tomēr ir uzņēmējs. Un es uzskatu, ka šodien politikā ir vajadzīgi cilvēki, kas saprot ekonomiku, kas ir gatavi nākt ar kaut kādu priekšlikumu, kā transformēt ekonomiku. Un tāpēc Pīlēna ievēlēšana par prezidentu 31. maijā varētu sekmēt to, ka tiks nomainīta Kariņa valdība. Bet es arī pasaku, kāpēc. Ne jau tāpēc, ka viņš man ļoti patīk, bet tāpēc, ka Pīlēna ievēlēšana garantēs Kariņa valdības krišanu. Ja Kariņa valdība kritīs, tad skaidrs, ka nākamās valdības vadītāju jau nominēs jaunais prezidents. Mums nevajag, lai valdība krīt pirms